pirmajā daļā man ir jāpabeidz un jāpastāsta dažas tādas vispārīgas lietas, kas attiecās uz nacionālismu un demokrātijas attiecībām. Pēc tam turpretī mēs pieķersimies pie krietni konkrētākām lietām, un šīs konkrētākās lietas būs saistītas ar etniskajiem konfliktiem un nacionālismu ietekmi uz etniskajiem konfliktiem. Tas, kas tika pagājušajā reizē runāts, mēs runājām par valsts ietekmi uz nacionālismu veidošanos, balstoties tajā pieņēmumā, ka nacionālisms nav vienkārši tikai sociāls process, kur tur rada visādas komunikācijas izplatība, rada industriālās sabiedrības veidošanās, nepieciešamība pēc izglītības un tā tālāk, bet ka tā ir lielā mērā arī politiska parādība, kura tiek veidota tādēļ, ka valstīm, šīm teritoriālajām, modernajām valstīm rodās aizvien lielāka nepieciešamība tieši strādāt ar saviem pilsoņiem, un viņiem šis tiešais darbs ar pilsoņiem izpaužās kā tā sauktā nācijas veidošanās. Ja? No vienas puses, protams, lai no tiem pilsoņiem varētu iekasēt nodokļus un panākt paklausību likumam, no otras puses, lai arī šie pilsoņi kaut kādā veidā justos piederīgi šim valsts darbam, valsts aktivitātēm un tā tālāk. Un pašās beigās tas arī ir tas, kas netika izrunāts pagājušajā reizē, ir attiecības starp nacionālismu un demokrātiju. Jo tas ir pietiekoši interesants un plašs jautājums, par kuru mēs vēl runāsim turpmākajās lekcijās pietiekoši daudz. Gluži vienkārši tādēļ, ka nacionālismu un demokrātijas attiecības ir ļoti, ļoti komplicētas. Taču uz šī te fona par to būtu jāpasaka daži vārdi, tādēļ, ka šī modernā valsts 19. gadsimtā, kad viņa nostiprinās tā teikt lielā birokrātiskā, tiesiskā valsts, kur sāk aizvien vairāk un vairāk kontrolēt visādas cilvēku dzīves jomas, ja? Sākot ar valsts policiju, kas nodrošina kārtību, un beidzot ar to, kad valstī parādās kaut kas tāds kā kultūra politika. Un kultūras ministrija, proti, ka īstenībā valsts šajā brīdī jau vairs noteikti nav vairs tikai politisks veidojums, tas jau pretendē uz savu kultūrālo lomu un tā tālāk. Šis ir tas pats laiks, kad pasaulē parādās aizvien lielāks pieprasījums pēc demokrātijas. Proti, tas ir tas laiks, kad norisinās tas process, kad aizvien vairāk un vairāk pakāpeniski dažādas iedzīvotāju kārtas un dažādas iedzīvotāju grupas tiek iesaistītas politikā, piešķirot viņiem balsstiesības. Ja? Tad, kad veidojās šī suverēnā tauta, nevis kā tikai kaut kāda abstrakcija, uz kuras fona var pateikt, ka jums te tagad pieder vāra, bet gan, ka tā suverēnā tauta tiešām reāli sāk piedalīties valsts pārvaldīšanā, un ko mēs mūsdienās, protams, uztveram kā absolūtu normu, vai ne, rietumu sabiedrībās, ka vara pieder tautai, ko tas nozīmē, ka reiz pēc kaut kādu noteiktu gadu skaita mums ir iespējas kā minimums nomainīt tos, kas par mums valda. Ja? Lūk, tāpēc tas ir jautājums par nacionālismu un demokrātiju. No otras puses, jūs droši vien, ka būsiet itin bieži dzirdējuši, ka nacionālisms tiek uzskatīts par kustību, kas ir gluži pretrunā ar demokrātijas principiem, tāpēc, ka nacionālisms ļoti bieži tiek saistīts ar dažādām, etnisku šovinismu izpausmēm, ar to, ka, tā teikt, varai ir jāpieder nevis visiem cilvēkiem vienlīdzīgi, bet tikai kaut kādai pareizajai tautai, kas dzīvo šajā valstī. Kā nacionālisms iestājās par kaut kādiem ļoti bieži par kādiem nedemokrātiskiem risinājumiem, par visādām diktatūrām, dažādām militārām kliķēm un tam līdzīgām lietām. Īsakot, tās attiecības nemaz nav tik viennozīmīgas, un tāpēc es šodien iesākumā gribētu mēģināt ieskicēt, kas ir tās pamat problēmas, runājot par nacionālismu un demokrātijas attiecībām, kaut arī ar šo jautājumu mums iznāks nodarboties vēl principā visu atlikušā kursa gaitā, tāpēc, ka sākot no šodienas mēs mazāk runāsim tiešā veidā par vēsturi. Ja? Proti par to, kas ir noticis pamatā 18. un 19. gadsimtā un tā tālāk mēs vairāk runāsim par to, kas notiek mūsdienās. Tad, lūk, pirmā lieta, protams, ir tas, ka nacionālismu un demokrātijas attiecībās savā ziņā ir cieša saistība. Tāpēc, ka abas divas šīs pieejas politikai runā par kaut ko tādu kā tautas vara. Ja? Ka tauta pati sevi pārvalda.
Otrām kārtām gan nacionālisms, gan demokrātija ir balstīta vienā fundamentālā idejā, kas mūsdienās atkal šķiet jau pašsaprotam, bet vēsturiski tāda nebūtu nav bijusi. Tā ir vienlīdzības ideja. Ja? Ka mēs sakam, ka īstenībā tas, ka mēs esam viens bagāts, otrs nabaks, viens izglītots, otrs neizglītots, viens dzimis labā ģimenē, cits sliktā ģimenē un tā tālāk, tas viss ir vienalga. Mēs visi esam vienlīdzīgi, mēs visi esam latvieši. Ja? Vai visi mēs esam poļi, vai visi mēs esam amerikāņi un kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tad, lūk, tās ir tās lietas, kas patiesībā jau saista nacionālismu un demokrātiju. Un, ja jūs tā padomājat, un diezin vai kāds to tā nopietni nolieks, ka mūsdienu demokrātija primāri saistās ar nāciju valstīm. Ja? Protams, mēs maijā vēlēsim Eiropas parlamentu un teiksim, ka jā, redz, kā mēs esam ievēlējuši tā teikt pārnacionālu demokrātiju. Ja? Un tā tālāk. Mēs varam piedalīties visādās tur interešu grupās, kas kaut ko lobē Briselē. Tur, ne? Bet neraugoties uz to skaidrs, ka nācija valsts joprojām ir tāds kā demokrātijas galvenais konteiners. Ja? Jo gal galā mums ir diezgan grūti iedomāties tādu demokrātijas pastāvēšanas formu, kas nebalstītos šajā nāciju valsts idejā, ja restīvi to, ka pastāv kaut kāda samērā noslēgta konkrēta cilvēku grupa, kura tad sev pārvalda. Un mēs pie šitā nonāksim, tāpēc tas ir ļoti, ļoti būtisks jautājums, jo patiesībā jau demokrātiskās kopienas robežas, tāpat kā nacionālās kopienas robežas, patiesībā nav iespējams noteikt demokrātiski, vai ne? Tajā ziņā, ka, lai spētu funkcionēt kāda tauta, kas sev pārvalda demokrātiski, tās tautas robežām ir jābūt kaut kādā veidā definētām. Ja? Nu, lūk, kas ļoti bieži saistās arī ar nāciju un nāciju valstu problemātiku, tāpēc, ka šādos gadījumos parādās visi tie jautājumi, kurus mēs pazīstam un saistam ar dažādām, nacionālo kustību un nacionālo partiju izraisītām problēmām mūsdienu valstīs. Ja, piemēram, visi vecie labie jautājumi. Kurš tad te pieder pie tās pamatnācijas un kurš te nepieder? Kādas tiesības tiem, kas runā citā valodā, būtu prasīt kaut kādu kultūras autonomiju? Kā tad tur ir īsti ar to pilsonību patiesībā? Vai mēs pilsonību piešķirsim visiem tiem, kas te dzīvo, vai mēs tomēr skatīsimies, no kurienes viņš ir nācis, kāda ir viņa dzimtā valoda, un tā tālāk, kāda ir viņa vēsturiskā izcelsme, un tā tālāk. Visi šie te jautājumi, principā, ir tie, kas problematizē. No vienas puses ir vēlreiz nacionālismu un demokrātijas attiecībās vēsturiski raugoties ir ļoti, ļoti ciešas paralēles. Ja? Jo tas priekšstats par to, ka tautai pašai sevi ir jāpārvalda, ja? Ir vienlaikus gan nacionālismu, gan demokrātijas ideja. Un demokrātijas galvenais konteiners mūsdienās ir un joprojām paliek šī nācija valsts. Ja? Neraugoties uz to, ka ir iespējams var būt. Un pēdējos gados, īpaši līdz 2009. Gada ekonomiskajai krīzē, visiem ļoti patika sapņot par visādām pārnacionālām demokrātijas formām, un tur global governance un tā tālāk. Tas viss ir, protams, jauki, un par tādām lietām ir jādomā, bet tā reāli raugoties, diezin vai demokrātija spēja pastāvēt mūsdienu pasaulē kaut kādā citā veidojumā, kas būtu atteicies no nāciju valsts. Ja? Lūk, šīs ir tās pamatlietas, kas tad arī izriet no manas pieminētām problemātiskajām attiecībām starp nacionālismu un demokrātiju. Pirmkārt jau tas bija, protams, ka demokrātija ir vairāk un vara pēc definīcijas. Taču jebkurā valstī, un tajā ziņā tur patiešām ar ļoti nedaudziem izņēmumiem, mēs zinām, ka dzīvo dažādas etniskas grupas, dažādas reliģiskas grupas un tā tālāk. Tad jautājums, cik tālu šis vairākums var doties, kurš tradicionāli visās valstīs, tā skaitā arī Latvija, pieder pie kaut kādas vienas noteiktas etniskas grupas un pie vienas noteiktas lingvistiskas grupas. Ja? Un kurā mirklī būtu jāpasaka, ka nē, ka arī šādās
demokrātiskās valstīs ir jārespektē kaut kas tāds kā minoritāšu tiesības, minoritāšu status. Ja? Un tas ir viens no tiem risinājumiem, kā jau mēs te tikām runājuši vienai no iepriekšējiem semināriem, kur patiesībā nav universāla risinājuma. To var darīt ļoti, ļoti daudz dažādos veidos. Proti, kā demokrātiskas valstis, kurās pēc idejas vēlreiz valda vairākums, ja? Kādā veidā šīs valstis izturās pret tām grupām, kas etniski pieder pie citas tautības un identificē sevi ar citu tautību nekā vairākums. Ja? Un tur tie risinājumi pietiekuši daudz, un mēs par viņiem runāsim atsevišķi. Un, protams, no tāda veida mēs raugāmies uz šobrīd notiekošo diskusiju par iespējamos atvēršanas preambulu, kuras jauna redakcija ir atkal tikusi likta galdā, tad tur mēs redzam to, ka šajās diskusijās parādās viena ļoti būtiska lieta, kas ir principā raksturīga ļoti daudzām valstīm, kuras tad sāk definēt sevi kā nāciju valsts un saprast, kas tad tur īsti notiek un kā šai valstī vajadzētu būt iekārtotai. Un tās ir šis cīņas par pareizo nācijas izpratni, vai ne? Kurš tad ir pie mums un kurš tad nav pie mums? Kurš tad te, Latvijas konstitūcijas un preambulas kontekstā, tas ir stāsts, vai ne, par latviešu tautu, Latvijas tautu, kas ir varbūt īpašs tāds Latvijai, un es uzdrošinos teikt arī Krievijai raksturīga diskusija, vai ne, kur šīs abas divas lietas ir nošķirtas, ja, kur mēs sakām, ka patiesībā latviešu tauta un Latvijas tauta ir divas atšķirīgas entitātes, un kāds ir viņu politiskais status, ko katra no viņām var darīt. Ja? Un, protams, viena no lietām, par ko jau tika runāts iepriekš, runājot par šīs kopienas robežu noteikšanu. Ja? Kurš ir ar mums un kurš nav ar mums. Ja? Un tas ir, protams, jautājums par pilsonības politiku, kur patiesībā pastāv virkne ar noteiktiem cilvēku tiesības standartiem, kur ir jāievēro jebkurai civilizētai Eiropas valstī, bet runājot par to, ka tur pastāvētu kaut kādas viennozīmīgas receptes, kā piešķirt pilsonību, piemēram. Ja? Ka ļaut naturalizēties, neļaut naturalizēties, uz kādiem noteikumiem ļaut un tā tālāk un tā tālāk. Šeit nav viens noteikts recepts, kuru būtu jāievēro visiem, un ar to tad katra nācija, veidojoties, šos jautājumus risina savādāk. Tad, lūk, es vienkārši ar šo iezīmēju to diskusiju, kas mums sāksies šodien un turpināsies arī nākamajās nodarbībās, kur mēs runāsim vairāk par to, kā tad īsti mūsdienu valstis tiek galā ar šiem jautājumiem, kuras ir vienlaikus demokrātiskas un nacionālas. Noteiktās situācijās demokrātiskums un nacionālums apvienojas un saskaņojas. Citos gadījumos šie principi var nonākt pretrunā. Un līdz ar to, kā risināt šīs pretrunas un kā ar viņām tikt galā, ir viens no praktiskās politikas jautājumiem, kuriem nav kaut kādas tādas viennozīmīgas tiesiskas pareizās receptes, kā to, piemēram, vajadzētu risināt Latvijai. Ar to es pārēju pie nākamās tēmas, proti pie nacionālisma un etniskā konflikta. Par to, kas ir etniskās grupas un kas ir šis etniskums kā tāds un šie etniji. Ja? Par to mēs tikām jau runājuši pirmajā nodarbībā. Maķenīt, parunāsim arī vēl vienreiz. Tā mūsu šīs dienas tēma, pie kuras mēs šodien ķeramies klāt, ir tas, kādā veidā nacionālisms, ja, ar šo savu akcentu viena valsts, viena tauta, ja, kas ir nāciju valsts ideja, stimulē no vienas puses, no otras puses novērš vai amortizē etniskos konfliktus. Ja? Tieši tādēļ mēs sāksim mazliet parunājot par etniskiem konfliktiem kā tādiem. Ja? Kas ir viena no lietām, kas pirms kaut kādiem gadiem varbūt, nezinu, teiksim, 15, ja, 1999. gadā. Likās, ka etniskie konflikti, tas ir tikai kaut kādām tādām, principā atpalikušām postkomunistu sabiedrībām. Principā tā ir lieta, kuru jau, tā teikt, attīstītas sabiedrības ir atstājušas pagātnē.
Patiesībā, ja jūs raugaties, tad tas etniskums kā fenomens joprojām spēlē pietiekoši lielu lomu, un ja mēs raugāmies uz to, kas notiek šobrīd Ukrainā, tad to nekādā gadījumā nav iespējams izskaidrot tikai kā etnisks konflikts, bet tā etniskā komponente tajā visā ir pietiekoši klātesoša. Vai ne? Kur no vienas puses, protams, ir leģitīmi tik tālu, cik ukraiņu valodu un ukraiņu identitāti pašreizējā Ukrainas valstī patiešām ir atradusies visnotaļ dīvainā statusā, ja? Tā piesardzīgi izsakoties. Savukārt, no otras puses ir pavisam skaidrs, ka tur ir aiz tā viss stāv ļoti, ļoti liels agresijas un potenciāli konflikti. Potenciāls. Bet, tad, kā saka, mazliet tuvāk pašai tēmai un tuvāk etniskajiem konfliktiem, kā vienai parādībai. No šī viedokļa es domāju, ka ir diezgan veiksmīgi, ka jūs šodien esat lasījuši Horovicu, jo Horovics patiešām ir manā skatījumā viens no tādiem konkrētākajiem, lakoniskākajiem un arī no visnotaļ zinošākajiem etnisko konfliktu pētniekiem, kur ir pietiekoši daudz, kā saka, tie faktori, kurus mēs arī ikdienā pieminam, kā iespējams, ka tas noteikti izraisīs tur kaut kādu etnisku konfliktu. Un Latvijā šīs bažas ir pastāvīgas, vai ne? Tur, un tas nepārtraukti figurē arī politikā kā arguments. Ja jūs tur tā, tad būs tur konflikts, vai ne? Un tā tālāk. Kurš mēģina to sakārtot, izejot no noteiktiem pieredzes rādītājiem. Ja? Lūk, par to, kas ir šie etniji, es vienkārši tikai te atkārtoju to, kas tika runāts pirmajā nodarbībā, kur par etnijiem mēs runājam lielākoties tādās ātrā, lai saprastu, par ko ir runa. Tas ir tās valodas, kopības, kuras vieno valoda, reliģija, priekšstati par kopīgu izcelsmi, mīti, ikdienas kultūra, kopienas nosaukums, pie kam šis etniskums noteikti nekādā gadījumā nav vienkārši tikai kaut kāds šo te pazīmi konglomerāts, bet tas ir kaut kāds organisks veselums, un patiesībā jebkura no šīm pazīmēm var iztrūkt tajā ziņā, ka etniskums vienmēr ir situatīvs, un viņš rodas noteiktās vēsturiskās situācijās, kad šī cilvēka etniskā identitāte kļūst aktuāla kaut kādu sabiedrisku procesu dēļ. Ja? No tā viedokļa mēs raugāmies uz etniskumu vairāk kā uz procesu un attiecību cilvēku starpā. Tas, ka mēs saprotam, ka mēs, piemēram, kas pieder pie kādas noteiktas etniskas grupas, ka pirmkārt tas ir process tajā ziņā, ka mūsu etniskā piederība kaut kādā ziņā nepārtraukti veidojās un nepārtraukti tiek nostiprināta mūsu ikdienas dzīvē, tad, kad mēs runājam latviski, ja mums tas ir būtiski, mēs svinām latviešu svētkus, mēs pārvaldam noteikti latviešu kultūras mantojumu. Ja? Un attiecība tajā ziņā, ka mēs kaut kādā ziņā izturamies pret citiem konkrētā etnija piederīgajiem savādāk nekā pret tiem, kas nepieder pie šī etnija. Ja? Un tas ir pietiekoši būtiski, proti, šīs attiecības moments. Proti, ka mēs, man liekas, pirmajā nodarbībā tikām runājuši par Frederiku Bartu, ja? Restīvi to mirkli, kur etnijas veidojās drīzāk nospraužot robežas starp sevi un kādu citu. Ja? Un nevis tik daudz domājot par to savu kultūras saturu un tradīcijām, bet iepretīm citam etnijam, lai sevi nodalītu. Un līdz ar to, protams, ka šīs etnija robežas un etniskuma nozīme kopumā ir cieši iesaistīta konkrētā sociālā un vēsturiskā situācijā. Ja? Tieši tādēļ arī šis jautājums par to, kas tā reizēm tiek pieņemts no etniskums, tas jau ir īstenībā, tas tur kaut kur tur ārpus Eiropas īstenībā. Mēs jau te Eiropā esam nodibinājuši visas tādas, kā saka, demokrātiskas, sociālas un tiesiskas valsts, un pie mums tie etniskie konflikti un tādas lietas vairs nav aktuāls. Izrādās, ka etniskums ir joprojām pietiekoši aktuāls arī tādēļ, ka
etniskums ļoti bieži parādās kā reakcija uz noteiktām sabiedrības transformācijām. Ja mēs paraugamies uz tām sabiedrības transformācijām, kādām iet cauri mūsdienu Eiropa, tad mēs ievērojam, ka tas etniskums, tas, ka tur, piemēram, parādās ļoti, piemēram, Francijā parādās dažādu veidu imigrantu kopienas, kas aizstāv savu identitāti iepretīm asimilējošajai franču kultūrai, kā citur parādās dažādas pret imigrantiem vērstas, tā skaitā arī pret Austrumu Eiropas imigrantiem vērstas grupas, ka tas nav tikai un vienīgi, kā saka, atpalikušu sabiedrību vai nemodernu vai vāji modernizētu sabiedrību pazīme. Ja? Vispirms mēs runāsim mazliet šodien par tiem faktoriem, kas nosaka etnisku konfliktu izcelšanos dažādos kontekstos. Bet vispirms mums būtu jāsaprot, par ko tieši būs runa. Sociālajās zinātnēs ir notikuši savu laiku ļoti daudzi mēģinājumi iztaisīt kaut kādu vienu ļoti lielu etnisku konfliktu teoriju. Ja? Proti tādu teoriju, kas varētu pateikt, piemēram, varētu arī tur būt ļoti noderīgi, piemēram, Latvijas valdībai vai Ukrainas valdībai vai jebkurai citai valdībai, ka pateikt, ka, redz, kā tās līknes krustojās, tas nozīmē, ka tur visdrīzāk būs etnisks konflikts, tāpēc no tā izvairieties. Ja? Ir skaidrs, ka tādas vienas teorijas nav, kas nozīmē to, ka nav teorijas, bet tas, ar ko nodarbojas pētnieki sociālajās zinātnēs, ļoti bieži ir nevis teorija veidošana, kā tāda, kā saka, tas lielais stāsts, vai ne, ka, tā kā, piemēram, tur Einsteina relativitātes teorija piedāvā fizikā vienu noteikti lielu stāstu, vai ne, uz kura pamata, tad jūs varat, principā, izskaidrot ļoti daudz dažādas parādības pasaulē, vai ne? Ir skaidrs, ka sabiedriskajās zinātnēs šāda lielā stāsta, tādas teorijas ar lielo T nav, kas varētu izklausīties, ko tad jūs mums tagad skalojat smadzenes galā, ja jums tur jūs vienkārši tikai kaut kāds pasaciņas te stāstat. Nē, tā nav. Nav teorijas, bet ir mehānismi. Proti, nav iespējams izveidot vienu lielo teoriju, ka tieši tajā un tajā mirklī obligāti notiks kādā sabiedrībā etniskais konflikts. Jo tādas, skaidrs, ka ir bijuši mēģinājumi tādas teorijas izveidot, un tāds vēsturiski visietekmīgākais šāds lielās teorijas piemērs, protams, ir marksisms. Bet skaidrs, ka tas nav novedis pie tiešām reāli tādas sabiedrības teorijas izveides, kādu mēs viņu varbūt gribētu kaut kādos savos tālākajos sapņos izveidot. Bet kas ir izdarīts, un tas arī būs tas, par ko es mazliet runāšu šodien, ir atrasti un identificēti mehānismi. Mehānismi, proti, kad mēs saprotam, ka kaut kāds, mēs nevaram eksakti, tā kā fizikā vai ģeometrijā pamatot kādu procesu izcelšanos, bet mēs varam saprast mehānismus, kas šī procesa norisē ir būtiski un nosaka tā virzību. Ja? Līdz ar to ir diezgan grūti prognozēt, kāpēc un kurā vietā radīsies etniskie konflikti. Bet ir skaidrs, ka mēs varam, raugoties uz notikušiem precedentiem, identificēt viņos kopīgo un saprast, kā tas strādā. Ja? Tas lielākoties notiek post factum. Ja? Sociālā zinātne šajā ziņā ir diezgan viņu spējas prognozēt kaut kādus notikumus, ir pietiekoši ierobežots. Ir tas slavenais salīdzinājums ar metroloģiju, ja, respektīvi ar to, laika ziņu taisīšanu. Ja, principā jau ar kaut kādu varbūtības pakāpi var pateikt, ka tā būs, bet vai tā tiešām būs, piedošana. Ja, to nekad pilnībā, es nezinu, vai kādreiz meteoroloģija varētu sasniegt tādu patiešām stingrās zinātnes līmeni. Ja. Klasisks piemērs, piemēram, par etnisku konfliktu prognozēšanu mēs runājam, tad klasisks piemērs šeit ir stāsts par etniskajiem konfliktiem PSRS sabrukuma rezultātā. Ja, kur mēs zinām, ka divi reģioni, kuru nosaukumi
abi divi sākās ar balu. Tika 90. gadu pašā sākumā vai 80. gadu beigās uzlūkot un skatījot, proti, Baltiju un Balkāni, vai ne? Kur ļoti daudziem likās, ka, principā jau tā varbūtība, ka Baltijā izcelsies kaut kas tam līdzīgs, ir krietni lielāka nekā Balkānos. Vairāk iemeslu dēļ. Piemēram, tāpēc, ka tobrīd jau Baltijā tomēr tā etniskā identifikācija bija ļoti nozīmīga. Ja? Es esmu, piemēram, latvietis vai es esmu krievs. Kur pretī Dienvidslāvijā viņi bija patiešām panākuši to, ka kaut kādi 11% no Dienvidslāvijas iedzīvotājiem 80. gados tiešām uzskatīja sevi kā tautību dienvidslāvs. Ja? Latvijā diezin vai kāds par padomi cilvēku sevi uzskatīja, vai ne? Lai gan tur kaut kādā varbūt tālākā nākotnē tāds plāns bija, bet nekas praktiski šajā virzienā netika darīts. Ne? Taču, kā mēs to zinām, īstenībā tas rezultāts bija pavisam pretējs. Ja? Ka īstenībā tieši šķietami mierīgā un šķietami labi integrētā Dienvidslāvija, kurā galu galā ir, tas būs politiski nekorekti, bet es teikšu, principā ir plus mīnus viena valoda. Ja, ar atsevišķiem izņēmumiem, piemēram, slovēņu valoda. Ja, ka tur bija iespējams kaut kas tāds, kas tur notika, un par ko mēs daudz ko vēl nezinām, un varbūt ko labi, ka nezinām, vai ne, kas notika gan 90. gadu beigās Kosovā, gan Bosnijā, Hercegovinā un tam līdzīgās vietās. Ja, kur pretī Baltija, protams, dzīvo ar savām problēmām. Ir ļoti pietiekoši daudz tādu, maigi izsakoties, nevisai iepriecinoši indikātori. Ja? Kā piemēram, to mēs zinām, droši vien vairāk vai mazāk, ka tas process, kuru sauc par naturalizāciju, Latvijā ņemot šobrīd ir apstājies. Ja? Neraugoties uz to, ka mums ir vairāk nekā 300,000 nepilsoņu. Ja? Tas, ka liela daļa no Krievu skolu direktoriem atļaujās tiešā veidā pateikt tiesību sargam, ka vislabāk būtu, ja to latviešu valodu skolās vispār nemācītu. Ja? Tas nozīmē to, ka mums ir problēmas, bet jebkurā gadījumā mēs neesam nonākuši līdz kaut kādai tāda veida situācijai, kādu mēs parasti identificējam ar šo te, slikto vārdu, ko lieto jau kā tādu sugas vārdu balkanizācija, ja, respektīvi, tā teikt, etniskais, vardarbīgs etniskais konflikts, kurš rodas kādas multinacionālas valsts sabrukuma rezultātā. Pirmais, noteikti, ka būtu jāatbild uz jautājumu, ko mēs sapratīsim ar konfliktu. Ja mēs paraugamies literatūrā uz to, kas ir etnisks konflikts, tad lielākoties mēs atdursimies uz to, ka konflikts tiek identificēts ar vardarbību. Ja? Proti, tajā ziņā, ka etnisks konflikts lielākoties ir patiešām tur, vai ne, Srebrenica vai Oša vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Bet kopumā raugoties, tā iespējams nav īpaši produktīva pieeja, jo ir skaidrs, ka šādi, ja mēs runājam par etniskiem konfliktiem, tad mēs varam izsakot vairākas stadijas, no kuriem tad tā vardarbīgā etniskā konflikta fāze ir tikai pēdējā, vai ne? Kas izpaužās tad šajos vardarbības uzliesmojumos, pie kam ar vardarbību mums nevajadzētu saprast tikai un vienīgi kaut kāds genocidāls izpausmes, kā to reizēm dara. Ar vardarbību genocīds, paldies Dievam, pasaules vēsturē ir drīzāk izņēmums nekā norma. Un tas gan nenozīmē, ka genocīdi būtu, kā to reizēm atsevišķi, kreisi liberāli ļaudis iedomājās, ka tas ir kaut kas tāds, kas izriet tikai no rietumiem un no sliktajiem kapitālistiem. Genocīds ir kaut kas, diemžēl, universāli sastopams visā cilvēces vēsturē. Bet skaidrs, ka tā nav norma. Norma ir tas, kas ir daudz biežāk sastopams, ir pogroms. Ne? Un šajā ziņā, bet arī līdz šādai pogroma fāzē ir skaidrs, ka jebkurš etnisks konflikts var piedzīvot divus dažādus, kā saka, viņš var piedzīvot divus atšķirīgas izpausmes divās dažādās dimensijās. Pirmā no šīm dimensijām ir etniskā konflikta intensitāte.
Vai etniskais konflikts izpaužās tikai tajā veidā, ka mēs, piemēram, savā ikdienas dzīvē tā, prasti sakot, ignorējam citu tautību piederīgajiem piederošus biznesus vai veikalus vai, veļas mazgātājus, vai ne? Vai arī, tā teikt, mēs politikā šo tēmu paceļam un politizējam šo etnisko šķirkni, ja? Kas Latvijā, protams, ir nešaubīgi viena no pietiekoši skaidrām problēmām, jo ir skaidrs tuvojoties vēlēšanām, ja? Mums vairāk un vairāk iznāk darīšanas tieši ar šo etnisko jautājumu klātbūtni, ja? Kas ir jau nākamā fāze. Un tad, protams, pēc tam tad mēs arī varam panākt noteiktās situācijās šo eskalāciju. Vienlaikus te nav runa tikai par etniskā konflikta intensitātes dažādām izpausmēm, bet ir runa arī par viņa plašumu dažādām izpausmēm. Tajā ziņā vai runa tikai par kaut kādiem atsevišķiem reģioniem, vai runa ir patiešām par to, ka visā valstī notiek kaut kādas ļoti būtiskas sadursmes. Šīs abas divas lietas nenozīmē vienu un to pašu. Varbūt ļoti zemas intensitātes konflikts, kurš ir raksturīgs visai sabiedrībai. Ja? Un varbūt ļoti augstas intensitātes konflikts, kurš ir raksturīgs kādā vienā konkrētā vietā. Ja? Kā mēs to zinām, tas ir diezgan bieži sastopams, kad ir reģioni, vai ne? Reģioni, kuros ir nemierīgi, teiksim tā, ja? Kur tās. Un no šī viedokļa raugoties, pirmkārt, mums nevajadzētu akcentēt, raudzīties tikai uz šīm tā teikt, vardarbīgajām izpausmēm. Es pieņemu, ka tur arī masu mēdī, īpaši televīzijas izplatība ir pienesusi savu, ka mēs etniskos konfliktus identificējam ar to, ko rāda televīzijā, un televīzijā jau nerāda tur kaut kādas tādas, vienkārši ignorētus veikalus. Televīzijā rāda, ka kaujās vai šauja vai spridzina, vai ne? Tā ir, kā saka, viena no mūsdienu pasaules tādām varbūt arī nevisai tām gaišajām pusēm, ka principā vardarbība ir tā, kas piesaista uzmanību. Un ja jūs gribat kaut kādai savai problēmai piesaistīt uzmanību, jums ir nešaubīgi viens no visefektīvākajiem veidiem, kā to izdarīt, ir kļūt vardarbīgam, vai ne? Attiecībās ar citām grupām un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Taču no šī viedokļa raugoties mums ir tomēr vērts padomāt, ka ir ne tikai jāmēģina izskaidrot etnisko konfliktu, arī vardarbīgu konfliktu rašanās, ja? Kas, protams, ir politiski visnozīmīgākā tēma, tāpēc, ka par to, tā teikt, vara un starptautiskās organizācijas ir gatavas maksāt naudu, ja? Ka, beidzot, iedodiet mums tādu teoriju, ka mēs varam prognozēt, vai tur un tur izcelsies kaut kas vai neizcelsies. Ja? Bet vienlaikus ir vērts identificēt arī tos faktorus, kas ietekmē etniskā konflikta neizcelšanos. Kaut kādās situācijās, kurās tas varētu izcelties, ja? Kurās pastāv priekšnoteikumi. Ja? Un no šī viedokļa raugoties, kas ir lasījuši Horovicu, jau droši vien, ka ir nofiksējuši tās interesantās lietas, ko viņš runā par to, vai etnisks konflikts pats par sevi ir kaut kas konstruēts, vai ne? Tas, ko viņš runā par šām konstruktīvistu pieejām, ka tur ir vienkārši pamatā tam ir tā ideja, ka ir atkal tās sliktās elites, par kurām mēs jau pagājušreiz runājām, ja? Kas dažādos veidos vienkārši tur izprovocē, uzrīda vienu publikas daļu uz otru publikas daļu, un tad paši gūs no tā kaut kādu labumu. Ja? Otra, tad, protams, ir tā, un tā ir droši vien arī saprātīgāk un savā ziņā arī loģiskāka pieeja, ko pārstāv viņš pats, ir šis jautājums par etniskuma kā tāda un arī etniskā konflikta, tomēr ļoti, ļoti dziļajām saknēm cilvēku psiholoģijā. Proti, ka etniskums nav gluži vienkārši tāda nejauši uzkonstruēta parādība, bet tai ir ļoti dziļš un pamatīgs pamats cilvēku psiholoģijā, tur, kur tiek rakstīts par šīm etniskajām emocijām. Ja? Ja jūs tā padomājat, tas arī viens no tādiem, kā saka,
Andersona piesaukšanas gadījumiem. Ja, tur, būs grūti atrast pieminekli bojā gājušajiem marksistam vai mūžīgo uguni, tā teikt, visiem kaujā kritušajiem liberāļiem. Ja? Bet jūs varat atrast ļoti daudz emocionāli iedarbīgus nacionālismu un etniskās piederības simbolus, ja, kas saka, tā teikt, tas ir mūsu tautas brālis, kurš ir gājis bojā, un šī identifikācija ar grupu. Ja? Horovits runā par to, ka tā ir patiesībā tā pamatā ir viens ļoti pamatīgs psiholoģisks mehānisms, kas ir principā identificēšanās ar cilvēkiem, kas ir līdzīgi mums, ja? Runā tai pašā valodā, ģērbjas līdzīgi, ievērot tās pašas ieražas un tā tālāk, un tad savukārt norobežot to savu in-group iepretīm kādai out-group. Ja? Grupas iekšieni pret grupas ārieni. Ja? Un tajā ziņā izveidot šīs savas iekšējās grupas ietvaros tādas saites, kādas nav ar ārienes pārstāvjiem. Un tas, protams, ir viens no vispār sociālās psiholoģijas kā tādiem pamata elementiem, kurš rod savu pamatojumu arī etniskuma izpratnē un attiecībās starp dažādām etniskām grupām, pie kam arī tas ģimenes moments, kā jūs to ievērojāt, tiek piesaukts, respektīvi par to, ka etniskā grupa var būt atšķirībā no profesionālām grupām, ar kurām mēs arī ļoti identificējamies, vai ne? Vai tur kaut kādām citām, kādas mēs varam iedomāties virkni ar grupām, piemēram, tur šķiriskām, ja, tur strādnieku vai zemnieku vai kaut kādām tam līdzīgām grupām. Tas, uz ko pretendē šī etniskā identitāte, ir ļoti lielā mērā balstīts uz to mūsu pieredzi ar ģimeni, ja, kā to pamatmodeli. Proti, ka mēs izjūtam īpašu solidaritāti pret saviem brāļiem, ka tā ir, tas ir tas mūsu socializācijas ja vēlaties tā mēģene, vai ne, no kuras mēs visi izaugam, ir tā ģimene, un tad, protams, ja mēs pārceļam šīs pārceļam šīs ģimeniskuma jūtas uz etnisko kopienu, ja, tad ir skaidrs, ka mēs noteiktos apstākļos varam izjust tieši tikpat nozīmīgu pieķeršanos, pašuzupurēšanos, atbildību pret savu etnisko grupu, kā mēs varam izjust šādu pašu atbildību un pieķeršanos un pašuzupurēšanos attiecībā uz ģimeni. Ja? Proti, ka šī kopīgā izcelsme, ja, kas tiek uzsvērta. Līdz ar to vēlreiz mums nevajadzētu iedomāties, ka šis etniskums ir kaut kas pilnīgi patvaļīgi sociāli konstruēts, lai gan tas nenozīmē, ka etniskā identitāte ir kaut kas dabisks. Ja? Viņš vienlaikus etniskā identitāte balstās noteiktos sociāli-psiholoģiskos mehānismos. Ja? Un šis dabiskums, lai arī viņš ir šķietams, ja, ir pietiekoši noteicošs. Es te esmu pielicis, manuprāt, vienu diezgan interesantu filmas fragmentu, kur, kā saka, kuru jūs iespējams pazīsiet, raugoties uz šo situāciju, kas, manuprāt, ir vispār viena no vislieliskākajām politiskā zemteksta filmām, kādas jebkad ir uztaisītas. Tas ir fragments, ja man pieslēgsies internets. Nevarēšu to parādīt. Tad es varu pastāstīt vismaz kā minimums, kas tas ir. Jūs noteikti zināt lielisko krievu filmu Kindzadzā. Vai ne? Tur ir šī epizode par to, kādā veidā tad dalās šie planētas pļuki iedzīvotāji. Atceraties, kas saucās Čatlāņi un Pacaki, vai ne? Un tur ir tas, ka viņiem principā nav pilnīgi nekāda atšķirība, vienīgi, ka ir katram kabatā tāds maziņš pīkstināmais, un ja viņš pīkstina kādu citu cilvēku klātbūtnē zaļu gaismu, tad tādā gadījumā šis cilvēks pieder pie pacakiem, bet ja viņš pīkstina sarkanu gaismu, tad viņš pieder pie čatlāņa, vai ne, kas ir tā augstākā etniskā grupa, kas dominē tajā visā. Ja? Un tad ir tas vēlreiz, ka varētu likties, ka tas ir kaut kas absolūti nebūtisks. Vai ne? Galu galā, kāda starpība, kaut kāds tur maziņš elektronisks objektiņš, kādu gaismu viņš pīkstina kādu cilvēku klātbūtnē. Bet neraugoties uz to, tieši šis ir
šī atšķirība ir nolika konkrētās sabiedrības uzbūves pamatā. Ja? Ka, tā teikt, čatlaņa ir augstākā sabiedrības kārta, savukārt pacaka ir zemākā. Ja? Un tas ir tiešām arī viens tāds, kā saka, grupu psiholoģijas elements, ka mēs zinām, ka cilvēkiem patiešām piemīt arī, un tas ir eksperimentāli pierādīts, šī identificēšanās ar kaut kādu savu grupu iepratīm kādai citai grupai, arī pat situācijās, kurās tā atšķirība ir kaut kāda pavisam muļķīga. Vai ne? Piemēram, tur, mēs teiksim, sadalāmies divās futbola komandās, viena apsiena sev ap roku sarkanas lentes, vai ne? Otra apsiena zaļas. Vai ne? Un tālāk, tā teikt, šīm grupām savā starpā sadarbojoties, piemēram, spēlējot un tā tālāk, šo abu divu grupu iekšienē sāk veidoties īpašs solidaritātes saites, kuras tad kaut kādā ziņā, protams, tikai tādā rudimentālā formā arī atspoguļo šo etnisko dalījumu, vai ne, kuram nav obligāti jābalstās kaut kādā kopīgā ģenētiskā izcelsmē vai kaut kāda tam līdzīga, bet šī identificēšanās ar grupu, ja, kā procesu norobežošanās pret tiem, kas šai grupai nepieder. Par šīm lietām mēs jau esam mazliet runājuši, proti par to, ka, runājot par etniskajām identitātēm kopumā, mēs lielākoties, tieši tāpat kā ar visiem pārējiem nošķīrumiem šajā kursā, veidojam tādu savu veidu bināru opozīciju starp diviem poliem, proti starp performatīvajām identitātēm un primordiālajām identitātēm. Skaidrs, ka neviena identitāte šajā gadījumā nav pilnībā performatīva, otra neviena nav pilnībā primordiāla, bet tie ir tie poli, kā mēs domājam un raugāmies uz dažādām etniskām identitātēm, dažādām etniskām grupām, kur performatīvās identitātes ir tās, kas lielākoties ir saistītas ar paša cilvēka vēlēšanos iekļauties grupā un klausīt šīs grupas normām, pielāgoties tām. Ja? Un šādu grupu robežas ir samērā elastīgas. Ja? Šīs grupas arī lielākoties ir samērā pozitīvi noskaņotas pret jauktām laulībām. Ja? Kā viens no tādiem indikatoriem, par kuru mēs kaut kad vēl noteikti atgriezīsimies arī Latvijas kontekstā, kā tas izskatās. Līdzīgas dzīves vietas izvēles, tas, ka, piemēram, man nav īpaši liela problēma dzīvot mājā, kurā pārējie dzīvo, kas pieder citai kādai etniskai grupai. Kā jūs to zināt, tas Rīgā, teiksim, par Rīgu mēs varētu droši vien arī mēģināt izveidot kaut kādu Rīgas etnisko karti, vai ne? Bet kopumā jūs neievērosiet tik ļoti striktus apdzīvotības modeļus, kādi tie ir daudzās citās zemēs. Ja? Elastīgs valodas lietojums, proti tas, ka mēs valodu lietojam, esam gatavi pārslēgties uz citu valodu, ja tas ir noderīgs komunikācijas ērtībai. Kas ir tas viens etnisko grupu ideāla tips. Vai ne? Otrs ir šis pretējais, ir tās primordiālās, proti iedzimtās, ja? Kuras saka, ka piederība etniskai grupai daudz lielākā mērā nosaka nevis vienkārši cilvēku vēlēšanās tai piederēt un ievērot šajā grupā pieņemtās normas, bet gan nosaka tādas pietiekoši objektīvas lietas kā asinsradniecība. Ja? Vai vismaz pieņēmums par asinsradniecību. Stingras grupu robežas, maz jaukto laulību, atšķirīgas dzīves vietas, izteikti valodas identitāte. Ja? Tajā ziņā, ka valoda tiek ļoti cieši saistīta ar šo identitātes elementu. Lūk, tagad mēs pavirzamies jau maķenīt tuvāk tam, par ko jau mēs runājām, proti par etnisko konfliktu priekšnoteikumiem. Proti tam, kādās situācijās sabiedrībās vispār mēdz notikt etnisks konflikti un kas ir tie priekšnoteikumi, lai viņi patiešām notiktu. Ja? Tas nenozīmē, ka tad, ja visi šie
priekšnoteikumi būs 100% izpildīti, ka tur noteikti, tā teikt, pēc 5 minūtēm kaut kas sāksies. Nedz arī tas nozīmē, ka viņiem visiem ir obligāti jābūt klātesošiem. Bet tie ir priekšnoteikumi, kuri statistiski raugoties, un tur jūs arī pietiekoši daudz ko no Horovica varējāt, man liekas, lasīt, kurš arī runā maķenīt izvērstāk par daudzām šīm lietām nekā es te lekcijā. Lai gan tas nav tas pats izvērstākais variants šim te pašam Donaldam Horovicam, kas manā skatījumā ir, teiksim, arī no politiskā viedokļa ir pietiekoši interesants, ir tāda absolūti klasiska grāmata par etniskajām grupām un etnisko konfliktu, kas tā arī saucās Ethnic Groups in Conflict, kur viņš to visu analizē ar daudz vairāk empiriskiem piemēriem. Bet, šie 5 priekšnoteikumi ir tie, par kuriem mēs mazliet vairāk parunāsim. Un mēģināsim saprast, kādēļ tas ir tā, ka šie priekšnoteikumi principā sekmē etniskā konflikta, taiskaitā vardarbīga etniskā konflikta rašanos. Ja? Pirmais ir ievērojama un, kas nav mazāk svarīgi, pēkšņa struktūrālā krīze. Proti, samērā ātrā laikā, katrā gadījumā vienas cilvēku paudzes garumā, būtiski nomainās pats sabiedrības pamatstruktūra. Ja? Kas tas ir? Es mazliet vēlāk paskaidrošu. Otrām kārtām, un tas ir tas veids, kā mēs reizēm no tādas ekonomiskas pozīcijas ļoti labprāt raugāmies uz etniskiem konfliktiem, proti tas, ka etniskas konflikta pamatā vienmēr ir konkurence pār resursiem. Un šie resursi var būt visdažādākie. Tas var būt piekļuve svaigam gaisam vai tīram ūdenim, tas var būt stipendijas, tas var būt valsts pasūtījumi un tā tālāk. Ja. Trešais moments, droši vien, ka latviešiem nav svešs, tas ir atmiņas pār agrāku kopienu vardarbību, respektīvi par to, ka, attiecībās ar šo mūsu kaimiņu etniju mums ir jau sena vardarbīga attiecību pieredze, proti viņi tā prasti runājot, viņi toreiz mums uzbruka. Tas nozīmē to, ka mums arī šobrīd ir jāgaida uzbrukums vai jāmēģina izdarīt pilnīgi viss, lai tas neatkārtotos. Ja? Tas vēsturiskais moments ir ļoti būtisks. Institucionāli faktori, un te mēs tuvojamies nacionālismam un valstī, kas veicina neiecietību. Mēs zinām, ka ir situācijas, kurās sabiedrības institūcijas, vēlēšanas, konstitūcijas partijas un tā tālāk stimulē to, lai konkrētajā sabiedrībā kopienas dzīvotu savā starpā saskanīgi un mierīgi, bet ir sabiedrības, kurās tieši pateicoties visām šīm te jaukajām lietām, proti konstitūcijām, partijām, pašvaldībām un tā tālāk, ja, rodas, piemēram, federālismam vai šī federālisma iztrūkumam, ja, rodas etniskais konflikts, ja, proti šie institucionālie faktori. Ja? Un, protams, polituzņēmēji, kas ir gatavi manipulēt ar šīm atmiņām. Šis polituzņēmējs nav īsti pierasts latviešu vārds, tas ir mans, mājās darināts tulkojums no angļu valodā politikas zinātnē samērā ierastā jēdziena political entrepreneurs, respektīvi tie ir ļaudis, kas gluži vienkārši mobilizē dažādas sabiedrības grupas kāda politiska mērķa sasniegšanai. Šajā gadījumā ar polituzņēmēju netiek domāts kaut kas slikts. Ja? Tas nav nekāds briesmīgais oligarhs. Ja? Tas ir vienkārši cilvēks, kuram demokrātijas apstākļos negribi ir jāmobilizē vēlētāji. Ja? Viņš taisa kādu politisku uzņēmumu, piemēram, partiju, vai ne? Tās ir tās pamatlietas, kuras mēs, un tam īpaši šim 4. faktoram mēs par to runāsim pietiekoši daudz. Iedomājamies situāciju, kad kādas lielākas impērijas sabrukuma rezultātā ir izveidojusies kāda valsts, kas sevi piesaka kā nāciju valsti, tajā ziņā, ka viena valsts, viena tauta,
ja? Bet realitātē šajā tautā dzīvo, šajā valsts teritorijā dzīvo vesela virkne ar dažādām etniskām grupām, kas identificējas ar savām kulturālajām, valodiskajām un tā tālāk tradīcijām. Ja? Tad, lūk, nacionālismu lielā mērā jautājums ir tas, kā iekārtot šo valsti tā, lai paralēli pastāvot šīm etniskajām identitātēm, būtu iespējams runāt par šo nāciju tādā politiskā nozīmē, ja, proti kā par šo suverēno tautu. Ja, jo, tā lieta jau ir tāda, ka Satversmes 2. pants ir ļoti jauks un tautas suverenitāte ir ļoti, ļoti ģeniāls koncepts, bet tā realitāte ir krietni sarežģītāka. Un tas, kādā veidā tā tauta izveidosies vai neizveidosies, un tas, kādā veidā tā tauta sevi pārvaldīs, ir atkarīgs no šiem te, kā saka, institucionālajiem spēles noteikumiem. Kas ir institūcijas, tā prasti runājot, lai nemulsinātu cilvēkus ar nevajadzīgiem svešvārdiem? Institūcijas tie ir spēles noteikumi, pēc kuriem konkrētajā valstī tiek spēlēta politiskā spēle. Ja? Piemēram, demokrātiskās valstīs, konstitucionālās valstīs pamatspēles noteikumi ir ierakstīti konstitūcijā. Ja? Kādā veidā tur ir, jūs varat lasīt Latvijas Republikas Satversmi kā savu veidu futbola spēļu noteikumu sarakstu. Ja? Respektīvi, ka ja jūs gribat kļūt par Latvijas Republikas ministru prezidentu, jums ir jāizdara tas un tas, ja? Jums tur vajag jūs tur jābūt kaut kādai tur reputācijai, tad, kas gan nav Satversmē rakstīts, bet tad ir nepieciešams, lai jūs tur prezidents nominē, un tad ir nepieciešams, lai atbalsta tur Saeimas vairākums, un tādā veidā jūs kļūstat par valdības vadītāju. Ja? Tas ir spēles noteikumi. Ja? Un šie spēles noteikumi dažādās valstīs var veicināt šo dažādo etnisko grupu sadzīvošanu. Ja? Un šie spēles noteikumi var, maigi izsakoties, šo etnisko grupu sadzīvošanu apgrūtināt dažādu iemeslu dēļ. Ja? Un par to mēs mazliet parunāsim šodien sīkāk. Tad, lūk, pirmkārt, mēs esam pie šī etnisko grupu konflikta. Viens no tādiem pamatnoteikumiem, priekšnoteikumiem ir struktūrālā krīze. Es pastāstīšu, ko mēs saprotam ar struktūrālo krīzi. Sākot no 2008. gada nogalas Latvijā par krīzi tiek runāts ārkārtīgi daudz, kā pār, tā teikt, ekonomiskā krīze un tā tālāk. Raugoties no sociālās teorijas viedokļa, tas, kas notika Latvijā, neraugoties uz to, kas bija sāpīgi mums visiem, nav uzskatāms par struktūrālu krīzi. Struktūrāla krīze ir drīzāk tas, kam mēs gājām cauri, sākot no tie, kas gāja, tiem, kam paveicās piedzimt vēlāk. Tie, kā saka, tam negāja cauri, ar ko es arī jūs apsveicu. Ne? Proti, kad jūs ejat cauri, teiksim tā, būtiskai sabiedrības struktūras pārmaiņai. Ja? Proti, ka tie ierastie dzīves, tā skaitā ekonomiskās dzīves, kultūras dzīves, karjeras veidošanas, īpašumu un tam līdzīgu, tā teikt, parametru, ieradumi, kādi jums ir bijuši līdz šim, vairs nestrādā. Nāk kaut kas pavisam cits. Ja? Tādas krīzes, kuras ir saistītas patiešām ar principiālu sabiedrības struktūras izmaiņu, ja? Mūsu reģionā ir notikušas pārāk bieži. Diemžēl to mēs nevaram noliegt. Ne? Bet ir skaidrs, ka mēs gribētu, lai viņas mums būtu notikušas mazāk, vai ne? Bet, piemēram, tur skatoties ar visiem, tā teikt, britofīliem ar atvērtām acīm uz to, kā tur briti, vai ne, attīstās nepārtrauktā attīstībā, sākot no 17. gadsimta, vai ne, mums tas tā nav bijis. Mēs esam gājuši cauri visādām revolūcijām un pēkšņiem satricinājumiem un tā tālāk. Un tam kā reiz ir, starp citu, sakars ar etniskiem konfliktiem nešaubīgi. Ja? Bet, protams, ka mēs neesam vienīgie. Lielākā daļa pasaules
ir piedzīvojusi tam līdzīgas izmaiņas. Protams, ka dekolonizācija ir viens no šādiem notikumiem, kas ir bijis raksturīgs gan Āfrikai, gan Dienvidu Austrumāzijai, kas ir arī būtisks pārmaiņas, proti tajā ziņā, ka šī valsts ir atradusies kādas lielas Eiropas varas, kādas lielas Eiropas metropoles pakļautībā un kontrolē, un tagad vienā brīdī eiropieši saprot, ka mums te vairs negribās ar šitiem te ņemties, ziniet, taisiet paši savu, vai ne, kas jums tur ir, vai ne? Kas ļoti lielā mērā rada to orientieru zudumu. Vai ne? Kāds bija raksturīgs arī, protams, PSRS sabrukuma periodam. Ja mēs tā paskatāmies, piemēram, uz to, kādā veidā sabruka PSRS, tad patiešām tas nav tikai joks vai koķetērīgi. Es saku, ka tiem, kas negāja tam cauri, iespējams, ka ir savā ziņā paveicies, jo tas bija patiešām ļoti liels cilvēku sociālas dezorganizācijas mirklis. Proti, kad skolotājs, piemēram, iedomājieties, tā teikt, arhetipiskais, vai ne, latviešu inteliģents. Ja? Skolotājs, kurš padomu laikā bija viņš bija tā teikt normāls komunistu inteliģences, protams, ideoloģis diezgan, teiksim tā, šauros rāmjos iespiests, ja? Bet vidusmēra pārstāvs. Vai ne? Tagad viņš nonāk 1991. 92. gadā, kad viņš saprot, kas es tagad esmu, vai ne? Jo man zūd jebkāda orientēra, jo skolotājs tajā mirklī sāk saņemt kaut kādu tādu algu, ka viņam ir jārakājās pa miskastēm un jādzīvo stacijā, lai viņš varētu vispār izdzīvot. Ja? Turpretī tie, kas līdz šim ir tur, tā teikt, spekulējuši ar džinsām un tā kā Janukovičs tur, tā teikt, zaguši toaletais cepures vai nekļūst par prezidentiem, miljonāriem un tā tālāk un tā tālāk. Tas liekas smieklīgi, bet te ir stāsts patiešām par ļoti būtisku sociālās struktūras izmaiņu un orientieru izmaiņu, kas nav nekāda patīkamā pieredze nevienam individuālam cilvēkam. Ja? Vai arī, kas, protams, ir tieši saistīts ar nacionālismu tēma, tā ir šī modernizācijas krīze, kas ir ļoti labi aprakstīta veselā virknē latviešu literatūras darbu, kur jūs redzat modernizācijas krīzes, proti tas, kādā veidā no šīs agrārās sabiedrības, atceraties, runājām par Gelneru, ja? Mēs pārējām pie industriālās kapitalistiskās sabiedrības. Ja? Tādā pa pusē komiskā, bet īstenībā nemaz netik komiskā garā, tas ir Menekļa laiki, ja? Protams, Indrāni, ja? Bet tur arī vesela virkne ar citiem. Tur Apsīkšu Jēkabs, piemēram, ja? Tur Bagāti radi, ja? Vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Kur mainās sabiedrības struktūra, kur šis patriarchālais, lokālais tiek aizstāts ar tirgus ekonomiku, kur viss nosaka nauda, vai ne? Tā teikt brutālā naudas vāra, ja? Kur tie cilvēku attiecību modeļi, kādi viņi pastāvējuši līdz šim, arī paudžu starpā, ja? Tā kā vecie Indrāni, tur, piemēram, vai ne? Un tā tālāk jau sen vairs nestrādā, ja? Nāk kaut kas jauns, kaut kas nesaprotams, kaut kas absolūti it kā šķiet bezdvēselisks un tā tālāk. Un šīs modernizācijas krīzes jau nav kaut kas tāds, kas būtu raksturīgs tikai 19. gadsimtam. Tās ir lietas, kas notiek līdz pat mūsu dienām, ja? Kas arī rada sabiedrībā, teiksim tā, pieprasījumu pēc jaunām identitātēm un ir skaidrs un kolektīvs bailes pār nākotni. Un skaidrs, ka etniskā identitāte savā veidā piedāvā šādu atgriešanos pie šīs dabiskās identitātes, par kuru mēs jau te runājam. Ja? Ka tas ir kaut kas līdzīgs ģimenei, ka gal galā ģimene tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti svarīgs, tas ir savu veidu solidaritātes saita, uzticēšanās un tā tālāk un tā tālāk un tā tālāk. Un no šī viedokļa raugoties, tas etniskā konflikta veidošanās šādās situācijās ir pietiekoši izplatīta. Un, ja jūs tā paraugaties, arī, piemēram, par to, kā attīstīsies notikumi Ukrainā, tur droši vien, ka pašreiz nav nekāda jēga īpaši par to runāt, bet ir skaidrs, ka, ja mēs paraugamies uz patiešām lieliem etniskiem konfliktiem, tad viņi lielākoties ir notikuši šādu te krīžu apstākļos. Tas nav bijis tā, ka tur Ķīnā, piemēram, vai ne, kas apmēram vienā virzienā, kurā galu galā ir etnisks pretruns, ja, bet kurā pastāv kaut kas tāds kā nepārtrauktība attīstībā.
Ja? Un tad uz šīs nepārtrauktības fona nekādas tādas lielas krīzes nenotiek. Tieši tādēļ etniskie konflikti sāk dominēt modernajā pasaulē. Ja? Ka šī modernā pasaule ir raksturīga, modernajai pasaulē ir raksturīga šāda iešana caur krīzēm. Tas nenozīmē, ka tās krīzes obligāti ir destruktīvas. Krīzes ir pat ļoti labas un pozitīvas. Ja? Tur citējot vienu ministru prezidentu, ja? Tur krīzi izmantosim kā iespēju un tā tālāk. Ja? Tas jau faktiski tā arī ļoti bieži notiek. Ja? Tad šī krīze ļoti bieži, un šīs īpaši modernizācijas krīzes, ļoti bieži rada šo pieprasījumu pēc kaut kādām jaunām, šķietam drošākām identitātēm, nekā šī neprognozējamā, jaunā, modernā pasaule mums spēj dot. Ja? Un tas, protams, ka ļoti cieši saistās arī ar nākamo tēmu, proti ar konkurenci. Mēs zinām to, ka etniskās grupas dažādās sabiedrībās ļoti bieži darbojas de facto dažādās ekonomiskās nišās. Ja? Tas visspilgtākais piemērs ir tas, ko piemin arī starp citu Horovits, tā saucamās starpnieku minoritātes. Proti minoritātes, kas nodarbojas lielākoties ar tirzniecību. Ja? No Eiropas vēsturē tas klasiskais piemērs, protams, ir ebreji vai ne modernajā Eiropā. Ja? Modernais antisemītisms ļoti lielā mērā balstās uz naidu pret šo konkrēto starpnieku minoritāti. Bet tā, protams, nav vienīgā. Tāda pati starpnieku minoritāte daudzās valstīs ir ķīnieši. Ja? Bet tā ir viena no ekonomiskām nišām. Ja? Un ir skaidrs, ka tad, ja šajā nišā sāk ielausties kāds cits, vai tad kādi cilvēki no šīs nišas, kurā līdz šim viņa etniskā grupa ir darbojusies, sāk nākt ārā un sāk jaukties kādā citā jomā. Proti, ka ebreji, kas tagad negribēs tikai nodarboties ar tirzniecību, bet grib būt universitāšu profesori, piemēram. Vai ne? Ka tas ļoti bieži rada šīs konkurences izraisītos konfliktus. Bet te neiet runa, protams, tikai par šīm starpnieku minoritātēm, bet runājot arī par daudzām citām minoritātēm, kas darbojas noteiktās saimnieciskās dzīves jomās. Ja, arī Latvijas, tajā ziņā nav nekāds īpašs izņēmums. Latvijā gan nevar runāt par kaut kādām ļoti izteiktām etniskām nišām, bet vienalga, piemēram, valsts pārvalde tradicionāli Latvijā, tur, man liekas, 87%, kas strādā valsts pārvalde, latvieši. Turpretī tranzīts, piemēram, ja, ir diezgan izteikti krievu vai krievvalodīgo dominēta joma. Ja. Tas, līdz šim tas nav neko, paldies Dievam, izraisījis, un jāatcer arī, ka neizraisījis, ja, bet tas ir potenciāls, kā saka, ja mēs vienkārši redzam, ka noteikts etniskas grupas darbojas noteiktās ekonomiskās dzīves jomās. Ja, tur visdažādākās, tās var būt tirdzniecība, lopkopība, celtniecība, valsts pārvalde un tā tālāk. Ja. Konkurence citām grupām, ienākot tajā pašā nišā, vai arī šī konkurence var tikt radīta teritoriālā veidā. Kādā ziņā teritoriālā veidā? Mēs zinām, ka ļoti daudzās valstīs etniskās grupas ir koncentrētas noteiktā teritorijā. Ja? Latvijai tas nav īpaši izteikti, bet mēs zinām, ka tas ir pietiekoši labi redzams, piemēram, mūsu lielajā kaimiņu valstī Krievijā, proti, vai ne, kur raugoties uz Ziemeļkaukāzu un tā tālāk. Ja? Un skaidrs, ka šis teritoriālais darījums un, piemēram, cīņa par resursiem ir ļoti, ļoti, ļoti nozīmīga tajās situācijās, kad šīs teritoriālās nišas un šī teritoriālā lokācija tiek kaut kādā veidā apdraudēta no citām grupām, vai arī savukārt gluži pretēji, kad tie, kas ir līdz šim dominējuši kādā vienā reģionā, tagad sāk ierasties tajās vietās, kur viņus negaida. Ja? Kaut arī tas notiek tās pašas valsts ietvaros. Un, protams, no šī viedokļa raugoties, mēs atkal nevaram iztikt bez tās valsts klātbūtnes, jo valsts, īpaši modernā valsts, kurai drausmīga tendence visu pārdalīt, vai ne? Gal galā būsiet pamanījuši, ja, ka no jums, piemēram, iekasē PVN, lai varētu finansēt, Dailes teātri.
piemēram, vai ne? Tā padomā, kāpēc tā vajadzētu darīt, bet, acīm redzot, mūsdienu valsts ir vispār pārņemta ar visdažādākiem pārdales veidiem, ja? Un šie valsts pārdale daudzos sektoros, ja? Arī ļoti bieži kalpo par, atsevišķu etnisku grupu neapmierinātības un spriedzes savotu, ja? Visdažādākās lietas, kādas mēs varam iedomāties. Ja? Tur, gan attiecībā uz īpašumiem, ja? Tur parunāsim par denacionalizāciju vai privatizāciju, piemēram. Ja? Gan attiecībā uz darba vietām. Ja? Jo mēs zinām, ka darba vietas ir tieši tāpat tās būtisks resurss, par ko pastāv konkurence. Gan arī attiecībā uz valsts pasūtījumiem, stipendijām un tam līdzīgām lietām, kas ļoti lielā mērā tieši demokrātiskajās valstīs, ja, kur tai varai, kas pārdala, it kā vajadzētu būt atbildīgai sabiedrības priekšā, ir ļoti, ļoti liela nozīme, jo tas tad arī rada šo politisko cīņu starp dažādām etniskām grupām valsts līmenī. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka valsts ir tas instruments, ar kuru tiek pārdalīti ienākumi. Ja? Un ja mēs tagad esam pie varas, tad mēs dodam savējiem, bet ja tie nāks, tad viņi atkal dos savējiem. Ne? Kas ir tāpat konkurence. Un tas, protams, ļoti bieži noved pie, mēs zinām, tīri labi, daudzus vēsturiskus gadījumus, kur tieši šāda te ekonomiska nevienlīdzība, ja, ir par pamatu etniskam konfliktam. Piemēram, ja runā par Latvijas un latviešu nacionālismu, tad, protams, ka tas ļoti nozīmīgs notikums latviešu sociālajā vēsturē 1905. Gada revolūcija, kas, protams, no vienas puses var tikt uzlūkota kā sociālistiska revolūcija, bet tā ļoti lielā mērā bija arī etniska revolūcija. Vēlreiz atceramies, ko mēs domājam par institūcijām, nevis mājas, ja, bet spēles noteikumus. Ja, mēs, piemēram, tas ir tas, tā es saku sev un saku saviem studentiem arī, ka, mēs domājam par valdību, tad mums nevajag iedomāties, ka valdība ir māja brīvības 36, bet valdība ir spēles noteikumi, pēc kuriem spēlē noteikti cilvēki, vai ne, pārvaldot valsti. Lūk, par to jau es maķenīgi tiku runājis, un es negribētu, vēl kavēt laiku papildus par to runājot, ja, proti par šīm institūcijām, kurām piemīt potenciāls veicināt etnisko konfliktu vai arī atturēt no tā, kas ir runāts jau vēl vienreiz ar šo etniskuma politizāciju, arī runājot par Horovicu. Mēs par to runāsim, kur Horovics ir, manuprāt, ļoti labi raksta tajā savā daļā, kur viņš raksta par šo arī Latvijai ļoti raksturīgo situāciju, kur veidojas etniskās partijas. Ja? Kas ir spēlētāji, kas nosaka politisko kursu mūsu valstī. Ja? Un tā ir savā ziņā patiešām tas ir Latvijas samērā unikāla situācija mūsdienu Eiropas Savienības kontekstā, ka mēs patiešām dzīvojam un pārskatāmā nākotnē arī dzīvosim ar etniskām partijām, ja? Kuras tad ir radītas ļoti lielā mērā pateicoties pašreizējai partiju regulēšanai, pašreizējai konstitūcijai. Ja? Un, protams, ka šīs institūcijas ir iespējams mainīt, kas tad arī var atstāt iespaidu uz starpetniskām attiecībām. Piemēram, jūs varat šobrīd katrs pats pie sevis veikt domas eksperimentu. Kādu iespaidu uz etniskajām attiecībām Latvijā atstātu visu tik ļoti kārotā tautas vēlēta prezidenta institūcijas ieviešanu? Vai tas radītu to, ka tagad, tā teikt, mēs visi apvienotos aiz kāda viena lielā, tā teikt, skaistā, spēcīgā tēla, vai ne? Kurš tad būtu tas, kā saka, valsts līderis un vadonis vai kaut kas tam līdzīgs. Vai arī gluži pretēji tas novestu pie pretējā scenārija, proti tas, ka būtu divi valsts prezidenta kandidāti, viens latvietis, otrs krievs, un tad tur tajās vēlēšanās, kā saka, viens otram daudzīt pa galvu par to, kurš te beigās dabūs, vai ne, to prezidenta amatu. Un tam ir ļoti liela nozīme. Ja? Un tieši tādēļ arī šodien sākot, es runāju par demokrātijas un nacionālismu attiecībām, ja? Ka demokrātija, kurā tiek
apgalvots, ka vara pieder tautai, ja, šiem etniskajiem faktoriem ir ļoti daudz ietekmes un tā iegūst ārkārtīgi daudz dažādas izpausmes. Ja? Tāpēc, un tas ir arī ļoti lielā mērā stāsts par, piemēram, komunismu galu. Ja? Skaidrs par to pašu Dienvidslāviju runājot, ar ko mēs te runājam, ka līdz komunismu beigām pie Tito, ja, etniskie faktori Dienvidslāvijā pastāvēja, bet viņi pastāvēja droši visdrīzāk kaut kādā tādā, kā saka, alus bāra līmenī. Ja? Tāpēc, ka tur nebija nekādas iespējas šīm etniskajām identitātēm izpausties, un tāpēc, ka visu kontrolēja autoritāra partiju valsts. Ja? Turpretī, tad, kad institūcijas izmainās, tiek ieviesta vārda brīvība, pulcēšanās brīvība, tiek ieviestas vēlēšanas, tiek ieviesti parlamenti, tiek ieviestas partijas un tā tālāk. Ja? Caur šiem kanāliem tās etniskās identitātes ļoti bieži gūst savu izpausmi. Ja? Un tas var notikt konstruktīvi, tas var notikt destruktīvi. Ja? Un tas jau, kā jau tika runāts, ja, ka no vienas puses, protams, ka šīm institūcijām ir tā spēja, ja, kā jau spēles noteikumiem, ka viņas attur cilvēkus no vienām darbībām un motivē cilvēkus citām darbībām. Ja? Un tas tieši šie spēles noteikumi ļoti bieži arī nosaka, un mēs par to runāsim mazliet vēlāk konkrētāk. Ja? Tas ļoti lielā mērā arī nosaka par to, vai šajā valstī varēs pastāvēt kā saka, stabils etniskais miers. Ja? Jo no vienas puses tas stāsts, visu dienu šodien runāju, visu vakar runāju par etniskajiem konfliktiem, tas varētu radīt kaut kādu tādu nolemtības sajūtu jūsos, ja ka no ārpus tur kausies un dedzinās un šaus un tā tālāk. Īstenībā tad kādreiz tieši tā to nevajag uztvert, jo lielais vairums, paldies Dievam, dažādu etnisko grupu, kaut arī visā pasaulē, tā skaitā arī Latvijā, kaut arī viņas varbūt neko īpaši glaimojoši vienu par otru nedomā, ja? Bet dzīvo saskaņā ar noteiktiem, kā saka, pilsoniskā miera principiem. Ja? Un līdz ar to man tēma šodien ir etniskais konflikts, bet tas nenozīmē, ka etniskās attiecības vienmēr būtu reducējams uz kaut kādu konfliktu un kaut kādu vai vismaz potenciālu konfliktu. Ja viņš šodien nav, tad rīt noteikti būs. Ja? Lūk, un pēdējais tad ir šī jau pieminētā tēma par tā sauktajiem politu uzņēmējiem. Etniskais konflikts un politu uzņēmēji, proti šie ļaudis, kuri un tas ir atkal stāsts par demokrātiju, kuri, lai mobilizētu aiz sevis un ap sevi cilvēkus, ir gatavi izmantot šo etniskās mobilizācijas principus, ja, un teikt, jūs tā teikt apzinieties, ka jūs etniski piedarat tur, es nezinu, pie latgaļiem, ja, vai pie kaut kā tam līdzīgi, un tādēļ, tā teikt, mēs visi kopā latgaļi aizsargāsim savus intereses, ja, kas, protams, arī bija viens neveiksmīgs politu uzņēmumu pasākums Latvijā, kurš, paldies Dievam, izgāzās, ja, bet tas nav nekas neiespējams, protams, šādām te dažādām etniskām identitātēm veikt šo sabiedrības mobilizāciju tādēļ, lai sasniegtu savus politiskos mērķus. Ja? Lūk, īstenībā jau tas stāsts pats par sevi daudzos gadījumos ir ļoti pārliecinošs par to, ka šīm elitēm un politu uzņēmējiem ir ļoti būtiska loma šo etnisko konfliktu attīstībā. Un tas tradicionālais stāsts ir šis, ka kaut kādi kaunieciski līderi, ja, mobilizē masu naidu, ja, un saka, tā teikt, parāda, ka tie tur ir tie sliktie. Ja. Šīs masas, protams, atcerās visus pagātnes pārdarījumus un arī šodienas pārdarījumus, kā mūs tur apceļ un neļauj mums tur kaut ko darīt. Ja. Mēs masas savukārt atbalsta savus līderus. Ja. Tas noved
pie tā, ka patiešām veidojas reāla konfrontācija un nevis tikai retoriski ar šo pretējo grupu. Kas tad arī ļoti bieži noved pie tā, ko starptautisko attiecību teorijā sauc par drošības dilēmām. Un es par drošības dilēmu mazliet pastāstīšu, tāpēc, ka tas ir ļoti būtiski, kā mēs vispār raugāmies uz dažādu etnisko grupu attiecībām. Vēlreiz šis drošības dilēmas jēdziens nāk no reālisma skolas starptautiskajās attiecībās, bet viņš, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs arī, ja mēs domājam par etniskajām attiecībām kādā valstī. Drošības dilēma ir situācija, kad kāda iesākums ir tas, ka kāda valstī dzīvojoša etniska grupa jūtas apdraudēta. Kā tam mūsu līdzšinējam dzīves modelim, kāds mums bija līdz šim ierasts un normāls, kaut kas draud, un šie draudi visdrīzāk izriet no kādas citas grupas. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šajā situācijā tā pirmā grupa, ko dara? Tā teikt, sakļaujas ciešāk rindās, ja? Sāk nodarboties ar dažādu galēji nacionālistisku sloganu producēšanu, nodibina pašaizsardzības vienības, iesākumā neapbruņotas, pēc tam apbruņotas. Ja? Un šādā te veidā, kā saka, rūpējās par savu drošību. Ja? Tas tik tālu ir ļoti jauki, bet tā nelaime šajā procesā ir tā, ka arī otra grupa, kuras sākotnēji dzīvoja ar šo pirmo relatīvā saskaņā, redz, kā šī pretējā bruņojās, mobilizējās, tā teikt, sakļaujas ciešāk rindās. Ja? Un, kas šai otrai grupai atliek, principā atbildēt ar to pašu. Arī rūpējoties nevis par to, lai varētu izraisīt kaut kādu masu genocīdu, bet gan rūpējoties gluži pretēji pati par savu drošību. Galu galā, kas tur būtu slikts rūpēties par savu drošību. Ja? Tā ir tā drošības dilēmas būtība. Šajā gadījumā ir tā visnotaļ bēdīgā situācija, kur mēs ļoti bieži redzam starptautiskās attiecībās. Katrs rūpējoties par savu drošību palielina kopējo nedrošību. Vai ne? Jo ir skaidrs, ka jo mobilizētākas, jo agresīvākas, jo konsolidētākas tās grupas būs, jo ir lielāka iespēja, ka tas beigsies tiešām ar reālu konfliktu. Tas ir tas, ko mēs saucam par šo drošības dilēmu, ja, kas vēlreiz ir tīri labi izmantojami ne tikai starptautisko attiecību pētniecībā, proti, un tas ļoti lielā mērā liek mums vispār pārdomāt to veidu, kā mēs domājam par drošību un to, kā viena grupa uztver otru. Ja? Proti, ka ja no vienas grupas perspektīvas otra kļūst par lielāku draudu, pirmajai ir jārūpējās par savu drošību. Viņas rūpes par drošību izraisa atbildes reakciju, un tā ir spirāle. Vai ne? Ko mēs ļoti bieži redzam? Vai ne? Arī Latvijas situācijā, kur mēs redzam, ka draudi, ja, piemēram, latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusam, ja, izraisa grupas konsolidāciju. Šī grupas konsolidācija no otras grupas tiek uztverta kā agresivitāte, kā potenciāls drauds un liek savukārt šeit otrai grupai mobilizēties. Ja, un tā tālāk, kas ļoti lielā mērā noved pie šādiem te drošības eskalācijas gadījumiem. Un, tieši tādēļ arī ļoti daudzos gadījumos etniskie konflikti ir sākušies principā no grupu rūpēm par savu drošību. Mēs zinām, ka paraudzīsimies, piemēram, uz to etnisko konfliktu, kurš izveidojās Gruzijā 90. gadu sākumā, kas tradicionāli tiek saistīts ar Zviad Gamsahurdijas vārdu, ja, tā teikt, pirmais demokrātiski ievēlētais Gruzijas prezidents. Ja. Kas tad tur īsti notika? Tur notika gluži vienkārši tas, ka centrālā valdība, kura nebija pārāk augstās domās par attiecīgi Abhāzijas, ja, un tās Cinvālija apgabali, tas, ko tagad sauc par Dienvidu Osetiju,
autonomijas tiesībām, ja, un teica, vai mēs te tagad centrā atcelsim jums to autonomiju. Tas ir tieši tas pats scenārijs, kas notika arī Kosovas gadījumā. Protams, mēs atceļam kaut kādu reģionu autonomiju, ja, no centra, tāpēc, ka mēs liekamies, ka jūs esat tur kaut kādi beigi nelojālie. Jums to autonomiju nevajag. Ja. Protams, ka šie ļaudis tajā mirklī, kas dzīvo šajā reģionā, izjūt šos autonomijas atcelšanu kā draudu savai patstāvībai, autonomijai, identitātei un tā tālāk. Un tādēļ, protams, ko dara? Dodās, sežās tankos un dodās uz centru, vai ne? Kas ir, tieši šī draudu klātbūtne. Ja? Un tas ir vēlreiz viens ļoti savdabīgs fenomens, ka ļoti bieži dažādu etnisko konfliktu eskalācijā šis draudu elements ir ārkārtīgi nozīmīgs. Pie kam šo draudu elementu nav iespējams definēt kaut kā a priori. Jūs esat apdraudēti tad, ja jūs jūtaties apdraudēti. Tas varbūt nav īpaši relevanti, jums kāds saka, nekas jau nebūs, viss jau būs kārtībā, tu neuztraucies. Nē. Tur ir pats būtiskākais ir tas, ka kāda grupa jūtās apdraudēta savās tiesībās un par savu identitāti. Tas apdraudējuma sajūta var būt racionāli pamatota, var būt absolūti nepamatota, bet viņi pastāv, viņi liek rīkoties. Ja? Un tā ir viena no šīm parādībām, kuras mēs ditin bieži saistam ar šo etniskā konflikta eskalāciju. Ja? Kas tad arī noved pie, un kur, protams, šīs politi uzņēmēju grupas ir tās, kas to izmanto savās interesēs. Un tad, protams, vienlaikus arī izmantojot labumu sadalas netaisnības grupu starpā, proti pat parādot, ka, piedošanu, jums ir jācīnās un jums ir jāmobilizējās pret tiem sliktajiem citautiešiem, tāpēc, ka viņi mums ir darījuši pāri, viņi mums nav devuši tur naudu, viņi tur mums nav devuši darba vietas, viņi mūs tur visu laiku ir apspieduši un tā tālāk. Ja? No otras puses, protams, arī novēršot uzmanību no citām problēmām, jo tas stāsts, kuru jūs lasījāt uz pirmo semināru no Staļina, ja, proti, ka nacionālisms ļoti bieži funkcionē tieši kā stratēģisks uzmanības novēršanas instruments. Proti, ka jūs vienkārši sākat runāt par kādu identitātes apdraudējumu situācijās, kad jūs negribat, lai cilvēki nodarbotos, piemēram, ar kaut kādu ekonomisko problēmu risināšanu vai kaut ko tam līdzīgu. Tas ir arī reāls fenomens, kurš, protams, tiek stratēģiski instrumentalizēts. Lūk, ar to tad es arī pabeidzot šo ar vienu slaidu par to, kā tad mēs izskatāmies pasaules kontekstā un kādas tad ir pasaules valstis, kur mēs varētu teikt, ka tās ir tās etniski homogēnās un daudz maz tīrās, un tās savukārt ir tās, kurās pastāv iespēja kaut kādam konfliktam un konflikta eskalācijai. Jūs varēsiet šo karti savā prezentācijā saņemt, te mēs redzam pietiekoši interesantu klasifikāciju. Tās sarkanās, kuras jūs redzat izmētātas pa visu karti šur un tur, ja? Ir valstis, kuras sevi uzskata par nāciju valstīm un kuras vienlaikus ir valstis ar relatīvi homogēnu sabiedrību. Ja? Tajā ziņā, ka tur ir minoritātes, bet tās minoritātes nav politiski ietekmīgas tā, lai viņas patiešām būtiski apdraudētu šīs valsts politisko dzīvi vai iekārtu. Tad mūs, protams, visvairāk interesē šis te reģions, kurš ir sinepi krāsā un kurš attiecās uz tām nāciju valstīm, kurās ir ievērojams etniskās minoritātes, kuras ir izslēgtas no varas struktūras konkrētajā valstī. Un tas ir tas mūsu stāsts, bet ja jūs paskatāties uz Eirāzijas kontinentu, vai ne? Kurš mums ir droši vien pazīstamāks nekā Dienvidamerika lielākajai daļai. Tad mēs redzam, ka īstenībā jau tādu valstu ir vairāk nekā jebkuru citu.
Ja? Proti, tas nozīmē to, ka mēs varbūt neesam īpaši ideālā situācijā, bet mēs esam diezgan plašā kompānijā, ja? Pie kuras pieder gan Krievijas federācija, gan Kazahstāna, gan viss pārējās stānas, pie kuras pieder praktiski gandrīz visa Austruma Eiropa. Te ir dažas tikai valstis, kuras te nepieder pie šīs kategorijas, proti tā ir Latvija, Igaunija, Lietuva pie tās nepieder, Polija nepieder, Čehija un tā tālāk, bet viss šis pārējais reģions ir nāciju valstis ar ievērojamām minoritātēm, kuras ir izslēgtas no varas struktūras, un tur arī Rietumē Eiropa nav bez tādām. Ja? Tad pirmkārt ir darīšana Francija, vai ne, kur mēs zinām, ka ir pietiekoši nopietnas problēmas ar imigrantiem. Un tā tālāk. Tad tās pārējās jūs varat paskatīties paši. Tur ir runa par šīm vecajām daudz nacionālajām valstīm, kādas ir tur attiecīgi Indija un citas jaunās multinacionālās, tās ir šīs lielākoties koloniālās bijušās valstis, vai ne, kuras ir radušās impēriju sabrukuma rezultātā, kuras ir multinacionāls vai, kā saka, multi-tribal, ja, daudz cilšu valstis, kuras, droši vien mums ir tīri labi pazīstams, izejot no tā sauktā arābu pavasara, vai ne, kur arī mēs pietiekoši daudz ko etniski pamatot redzējām. Un tā tālāk. Imigrantu valstis, kas ir veiksmīgi, kuras ir joprojām multietniskas, vienlaikus veido kaut ko tādu kā šo te kopējo politiskās nācijas apziņu. Un visbeidzot ir tās, kas šeit tiek sauktas valstis, kurās ir gan imigranti, gan arī iedzimtie, taču kuras arī virzās iepretīm, tā teikt, kopējai nācijas izpratnē. Tā kā tas ir vienkārši, lai parādītu maķenīt plašākā globālā perspektīvā to, kā tad mēs izskatāmies uz pasaules fona un kas ir tie reģioni pasaulē, kuriem šīs etniskās grupas, ja, joprojām ir politiski nozīmīgi. Nākamajā reizē mēs runāsim mazliet vairāk jau par to, kā konkrētas valstis, ja, katrs no šiem te mazajiem lupatu deķa gabaliņiem, ja, tad šīs problēmas risina un ar kādiem rezultātiem. Paldies!